dancojuši un zemi rībinājuši, ka ūdens trūkas ir saplīsušas, tā kā daudz nedzeriet, bet visi kopā atcerēsimies bērnību. Un mēs zinām, ka kur radās pirmā eglīte izpušķotā? Rīgā. Bet to strīdās arī Tallinā, jo Rīgā 1510. gadā pirmo reizi gāja nocirta kuplu eglīti un bērni viņu izpušķoja. Bet vēsturnieki pierāda, ka tas bija Tallinā 1449. gadā. Tā kā vienalga, ja mēs skatāmies Latvija, Lietuva, Igaunija, mēs esam Baltijas valstis un mēs lepojamies, ka Ziemassvētku eglīte pie mums katru gadu nāk. Garām aizsilpo un dažu brīdi dusmīgs vilks, garām aizsilpo. Vēl prātā viņas bērītis sēž iekšā vecētīš, viņš eglītīm ir nocirtis līdz pašai saknei viņš. Viņš eglītīm ir nocirtis līdz pašai saknei viņš. Nu, uzpostā un greznotā pie mums nu esi te. Tik daudz priekā senjoriem, un esi eglīte. Tik daudz priekā senjoriem, tu esi eglīte. Esam guvuši uzzinājuši mūsu senioru skolā Rīga. Nu, jāsaka, ka mūsu pieredze ir ne tikai šeit Rīgā, mēs esam jau pievienojušies senioru skolu tīklam visā Latvijā. Un senioru skolas kādreiz ir tā vieta, kur senioriem ir iespējams sākot no komunicēšanās, tikšanās, daudz jaunu uzzināšanas, kā arī tik tiešām savu zināšanu paplašināšanu. Un pats galvenais ir tas, kad šeit tiek iegūtas tiek apgūtas vispār cilvēcīgas vērtības, paplašinās savu zināšanas un tam līdzi. Mēs, senioru skola Rīga, esam apzinājuši, kas notiek arī citur Latvijā. Esmu klāt, vai mani ļoti gaidījāt? Jā! Un WhatsAppā pirms acis veras ciet vai agri no rīta, kad acis veras vaļā. Lai ar kādi vēji pūš, trešdien mēs kopā nākam, draugus, domu biedrus satiekam, silti viens otram uzsmaidam, kafiju te iedzeram, mazu pīrādziņu apēdam un tad mazu klaču uzsitam. Zālē atskan aplausi un visiem pirksti kustēt sāk. Ja kādam šķiet tas sīkums tāds un 10 pirkstus kustināt sāk, tie sūta smadzenēm signālus, lai asinsrite, limfa kustēt sāk un domas kļūtu skaidras, lai attālinās slimības un sārtums ielīst vaigos. Un visi mūži esam mēs, kad deputāti, ministri un gudri ļaudis nāk priekšā mums un pastāsta par dzīvildzi un labklājību. Kā medus maize dažkārt runas plūst, par to, cik zāles lētas būs, un garās rindas sāpes nebūs jācieš, un pārtika kļūs lētāka, lai plānais maciņš arī našķi nopirkt spēs. Starp mums ir Reinis Uzulnieks, ar labklājību gādā viņš. Ik gadu pensiju viņš indeksē, lai seniors nenomirtu badā. Jā, grūti laiki pienākuši, ne tajā valstī nostrādāts. Par bāzes pensiju tie runā, un seniors domā, vai to savā mūžā sagaidīs. Ja negribī, tad dzirdēs
dzirdēsim, ko labklājības ministrs teiks. Reita, lūdzu, Mums ir atkal tas gods, ka šo mācību gadu, tātad gadu 2025. gadu, noslēdz mūsu labklājības ministrs Reinis Uzūnieks. Noteikti arī atceraties, ka šo mācību gadu, kas ir 25. 26. arī ministrs iesāk. Jūs esat mūsu skolas ministrs. Lūdzu. Jā, sveiki, cienījamie seniori. Pēc tādā uzspridzinoša sākuma pēc liesmas jau ir grūti pēc tam runāt, vai ne? Un jā, un dzēja arī bija fantastiski, tā kā paldies. No tavas lūdzu Dieva ausīm lielākā daļa, vai ne, kas tur bija rakstīts. Jā. Mēs izmolīšu, vai nav tev reipa seja. Tādu sveju Dievas devas parasti saka tādi jādzīvot. Jā, es varbūt vienkārši esmu paņēmis arī apkopojusi informāciju tieši, kas tagad aktuāls ir par senioru skolām. Izvilku tādu, kam varēs pieteikties, cik varēs pieteikties, kādi ir tie kritēriji, jo tiešām labklājības ministrija un es personīgi tiešām atsaucos uz to, ka, manuprāt, šīs trešās paudzes universitātes vai senioru skolas ir ļoti svarīgas. Varbūt pirms es tādu īsu to kopsavilkumu, kā tas varētu izskatīties dzīvē. Es tagad arī regulāri tiekos ar diasporu, un arī diaspora seniori ir ļoti aktīvi izteikuši vēlmi, ka viņi gribētu sadarboties kopā ar Latvijas senioriem. Viņi ir gatavi braukt pieredzes apmaiņā, aktīvi iesaistīties, jo šis te saucamais pilotu projekts, kas būs uz 2 gadiem, viņš būs pieejams Latvijas senioriem. Bet es domāju, nākotnē mēs varētu arī domāt, jo tas bija interesanti seniori, kas ir sagaidījuši pensiju citā valstī. Viņi labprāt brauc uz šeit atpakaļ, tērē tur nopelnīto pensiju un izbauda vecumdienas, jo, kā mēs zinām, Latvija tiešām ir viena no skaistākajām valstīm vispār, kur var dzīvot. Un tāpēc, jā, tā kā es jau esmu teicis, esmu vairāk kā 11 gadus nozarē, tad gribējās vēl kaut ko jaunu izdarīt, un tiešām darbs ar diasporu un ģimenēm, kas iespējams grib atgriezties, gan arī senioriem, ļoti aktīvi, un pat personīgi no Toronto senioru uzrakstīja, ka viņi arī grib iesaistīties. Tā kā es domāju, arī projekta ietvaros, es domāju, jūs varēsiet veikt dažādas pieredzes apmaiņas ar senioriem citās valstīs. Jā, tad tas laiks nav mainījies, tad es domāju, ka nākamā gada 1. ceturksnī, vēl, protams, ir janvārs, februārs vai marts, visdrīzāk tiks izsludināts iepirkums. Iepirkumā varēs pieteikties biedrības vai nodibinājumi, kuru mērķī būs vārds seniors. Un ja šajā biedrības mērķī ir vārds seniors, tad jūs varat pieteikties. Kopā finansējums pa visu Latviju ir 1 miljons. Tas jau, ko mēs vēl izrunājam, tā pieteikšanās būs caur Sabiedrības integrācijas fondu, un viņi sev paņem 200 vai 250 tūkstoši administrēšanai, kas, man liekas, par tādu naudu mēs varētu vēl pāris projektus uztaisīt, bet labklājības ministrija kapacitāte nav, tā kā noteikti Lilita un aktīvie seniori, tad vienkārši viņi būs jāpiesakās nākamgad 1. ceturksnis. Projekts ilgs 2 gadus. Tātad, ja tas būs, piemēram, 3. ceturksnī, tad līdz 28. gada 3. ceturksnī, bet termiņš ir 2 gadi. Un uz to var pieteikties, kā es teicu, biedrības nodibinājumi, kur ir vārds seniors. Finansējums, manuprāt, ir pietiekami solīts, tie būs no 35 līdz 45 tūkstošiem uz 2 gadiem. Tā kā šīs summas ietvaros jūs varēsiet veikt dažādas aktivitātes. Kopā pa visu Latviju, un te jau arī izskanēja par aktīvo senioru skolu tīklu, pagaidām ir sataisīts 16 senioru skolas, 17, finansējums mēs rēķinām varētu pietikt 25. Teiksim, tā senioru skolām vai reģioniem, jo es jau, man liekas, 3 būs bijis katrā pilsētā un katrā biedrībā, kur ir seniori, esmu ticies, un es zinu, ka cits pat ir sāktivizējoši, un ka viņi arī savu senioru biedrību grib savā novadā attīstīt, aktīvi iesaistīties. Daudz saka, trūkst resursus, bet seniori visā Latvijā, Rīgā jau paši par sevi esat aktīvi, bet arī reģionos seniori kļuvuši aktīvāki. Viņi grib iesaistīties, viņi grib līdzdarboties, jo man ļoti patika viena kundzīte, kura ir Valmieras
pensionāru biedrībā, un viņa teica, viņas sēdēja pie loga, skatījās, viss slikti, laiks slikts, pensija maza, dzīve slikti. Viņa iestājās pensionāru biedrībā, un viņa teica, viņa ir kļuvusi jaunāka, skaistāka un bagātāka. Tā kā tas, manuprāt, arī jūs tiešām esat tie aktīvākie seniori, un, protams, nevienmēr cenas ir patīkams, un nevienmēr izdodas arī dabūt tādu pensiju, kādu gribētos, bet tie, kas ir aktīvi seniori, tie parasti arī daudz sasniedz, un jūs esat aktīvi. Un paturpinot uz senioru skolām, jā, tad principā 2 gadi būs attīstības tēmas, būs digitālā pratība, veselības pratība, finanšu pratība, sociāla līdzdalība, aktīvs dzīvesveids, radošās un kultūras aktivitātes, mūža izglītība, intelektuāla attīstība, iekļaujošā darba ir nepieciešamās prasmes. Tas nozīmē, ka principā ļoti, ļoti plašs loks, kur jūs aktīvie seniori varēsiet 2 gadu garumā pieteikties. Pieteikšanās būs caur sabiedrības integrācijas fondu, tā kā tas 1. ceturksnī viss ir spēkā, un kad reāli varēs sākt, man jau Ines teica, ka 3. ceturksni varēs dzīvē. Jā, iepirkums ir 1. ceturksnis, es ceru, ka 2. bet tas atkarīgs šeit no SIFA vairāk, bet es domāju, ja būs 3. ceturksnis un ja 2 gadi, jā, arī ir ok, galvenais ir sākt, un ka man tas sapnis un mērķis, un ja man būs iespēja vēl 4 gadus pa labklājības ministru būt, tad noteikti ne tikai, vai nav tā, kā bieži valstī ir projekts, beidzās finansējums nav, bet arī ielikt bāzē, ka mēs zinām, ka seniori katru gadu varēs rēķināt tādu finansējumu, tas būs tas, uz ko es iešu. Jā, par indeksāciju jau pieminēju, manuprāt, indeksācija bija pietiekami laba. Un tas arī, ko izdevās, es teiktu, Zaļo un Zemnieku savienībai panāk, ka zālēm līdz 10 eiro, tad šie 75 centi nebūs klāt. Līdz ar to tas ir izdevies panākt. Visi šie demogrāfijas pabalsti ārpus ģimenes aprūpe, tas izdevās panākt. Tādas 2 lietas, kas man personīgi pagaidām neizdevās panākt, un koalīcija noraidīja, tās ir pieminētās bāzes pensijas, ir papildus piemaksas pie stāža. Mēģināja 4 dažādu likumprojektus nest par pensiju griestu izmaksu, par abadīšanas griestu izmaksu, tur visu, vai tikai atvērt likumu. Ja atvērt likumu, tad es varētu ātri ielikt iekšā. Man premjeri noraidīja, zinot, ka tur es gribu bāzes pensijas, un daudz saka, ka tas ir vēlēšana gads. Es to tā neuztveru, jo, kā mēs zinām, 85 plus senioriem ir mazākās pensijas, un tas būtu papildus piemaksā. Tas, kas man ir plānā, noteikti domāsim, kā nākamgad vēl izdomāt kā mehānismu, kā iegūt papildus piemaksu. Maijā man ir jāprezentē valdībai bāzes pensijas modelis, lai gan, ko es tur jau prezentēšu, viņš jau ir 10 dažādos formātos prezentēts. Bet es gribētu, vai grūti būs panākt to ar 1. jūliju, bet es darīšu visu, lai tas sliktākā gadījumā nebūtu, tas būtu 27. gads. Un tad, ja mums izdosies atvērt likumu, ielikt kāju, tad tas process, tā var teikt, ir neapstādināms, tad būs šī trepe, ko es jau iepriekš stāstījis, sākumā 85 plus papildus piemaksas 80, 75, lai laika gaitā visiem būtu, bet pagaidām tas uz nākamā gada, 26. gada budžeta neizdevās. Un tādas lietas varbūt, ko es vēl gribēju un kas neizdevās ģimenes valsts pacelt jaunām māmiņām, ja viens bērns, tie 25 eiro, man gribējās vairāk, man gribējās 50 eiro par vienu bērnu, bet tā summa ir 50 miljonu, tad man ir jāizvēlās bērnu kopšanas pabalsts, vai tas es izvēlējos bērnu kopšanas pabalstu jaunajām māmiņām no 170 eiro uz 300, jo to saņem visi, ja ir nav veikt sociālās iemaksas. Līdz ar to ir piedzimšanas pabalsts pacelts, ir auģu ģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem dubultoti pabalsti. Tas ir tas, kas uz nākamo gadu izdevās. Tā kā jā, bāzes pensija uz 26. gadu neizdevās, bet izskatās, ka arī valdība nekritīs līdz 1. oktobrim, un līdz ar to kaut kādas lietas vēl domāšu, ko var. Labā lieta par zālēm, jā, 75 centi nebūs. Tas, kas man arī pašam rada bažas aktīvi braukāt pa reģioniem, un arī tā, ka man sieva un sievas māsa ir ārsti, ko arī paši atzīst, ir šīs te rindas. Tas ir kaut kas, manuprāt, nenormāls, es nezinu, kāpēc tā ir izveidojis, un kaut kas ar veselības aprūpes galvam. Es esmu parasti tāds, kurš vai nu labi vai neko, bet kaut kas ar to veselības aprūpu nav uz galvam, jo mums valstī kā arī definēts ir, ka mums ir bezmaksas bērnu medicīna, un es uz savu bērnu vidējo izbaudīju, kā nav gatā. Ne pie zobārstu var tikt, ne pie speciālistiem, neko. Bet, ir uzdevums, un es domāju, tas ir tāds prioritārs. Tādas nākamās prioritātes, ko es noteikti aktīvi iestāšos, tas viennozīmīgi ir bāzes pensija numur 1. Vēl papildus atbalsts ģimenēm, domāt, kā palīdzēt jaunajiem vecākiem. Un tad 3., ko es gan gribētu pārskatīt mūsu valstī, tā ir invaliditātes sistēma.
jo ir iespējams cilvēkiem, kam invaliditāti nevajag, un ir kategorijas, kam vajag vairāk. Līdz ar to saprast, kā mēs varam uzlabot tiem, kam ir vairāk nepieciešams, tiem ir vairāk, kam ir mazāk, būtu nepieciešams mazliet mazāk. Un tas ir tādas lietas, ko es gribētu uz nākamā 27. gada budžetu panākt. Un viens puses, kā es smējos, vēlēšanu gadu jau ir labs gads, jo tad viss kaut ko sasola un daudz ko izdara. Bet, redzēsim, jo, kā es teicu, es esmu praktisks cilvēks, man, šeit politika iet otrā plānā, bāzes pensija bija nepieciešamība, bet, diemžēl, tas neizdevās. Bet, man prieks, ka izdevās senioru skolu, un tas tiešām būs fantastisks projekts, un es esmu pārliecināts, ka jūs kā aktīvākie, viena no aktīvākiem Latvijas senioriem, būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, uzlabot prasmes, satikt draugus, labi pavadīt laiku. Jums jau ir lielisks izklaidētais, lies, ja tā var teikt par tevīm, tā kā jums jau te viss ir forši un sirsnīgi. Tā kā tas varbūt tā īsumā, kaut kādas lietas, kas vēl papildus izdevās, nevar būt labklājības nozara saistīts, ka papildus nav bija lauksaimniekiem. No man politiskā spēka bija arī sakrālajā mantojumā papildus 1 miljonus finansējums. Un, to mums izdevās panākt, bija tagad 1,5 par sakrālu mantojumam, kas varbūt arī jums šeit skar. Un mēs saglabājam valstī skolas, lauksaimniekiem, tā kā iekšēji, kas man vēl izdevās, man bija pozīcijas, kas naudiņu nepildījās un kur es varēju pārdalīt papildus 5 miljonu hospice aprūpei. Tātad 11 miljoni jau šim te pakalpojumam, papildus tehniskajiem palīgu līdzekļiem finansējums un vēl iekšēji, kad mums aprūpas centros mums tur bija iepirkumi, kur pārtikas cenas auga, arī tas izdevās kompensēt. Tas varbūt tā ļoti īsi no manas puses viss, tad es varbūt var atbildēt uz jautājumiem, jo man jau 2 jābūt Jūglā valsts aprūpas centrā. Jā, gribu tomēr pajautāt vienu, es arī zinu arī gandrīz jau atbildi, kā bija. Mēs esam seniori uzsākuši arī brīvprātīgo darbu kustību. Jā, mums ir Rīgas domas arī atbalsts, un tas ir tāds ļoti maz, ka mēs tā kā cenšamies apzināt tādu. Es zinu arī, ka laukos daudzās vietās reģionos, piemēram, Limbažs, mobilā senioru skola, viņi 22. ļoti lūdz, lai kāds arī varētu stāstīt, kā tas ir, jo seniori ir to padzirdējuši, mēs esam rakstījuši to arī pensionārā avīzē, un ka tāda kustība notiek. Un es gribētu pateikt, varbūt, jo diemžēl Rīgas domē ir ļoti maz tas atbalsts, tas projektiņš, un tas ir starp kapacitātes projektiem, nav jau atsevišķi tāds. Kāda ir nākotne ar to, ka varētu, jo Nodarbinātības valsts aģentūra ir tā, kas arī atbild par reģistru un tā tālāk, un jūs kā ministrija arī par brīvprātīgo darbu, jūs katreiz tur pielikt kā atbildīgajiem. Jums par daudz ko jāatbild. Kā ir ar brīvprātīgo kustību un atbalstu, un ko teica valdība? Jā, mums arī ģenētiski modificētos dārziņus ir pielikt klāt, tā kā viņi visu grib. Tas nav lauksaimniecības? Protams, ka ir visu labais, visu grib pielikt klāt. Bet, mēs tā mazliet nākotnē, tad, kad bija pirmoreiz parlamentārais sekretārs Labklājības ministrijā 2014. gadā, mēs kopā ar Rītu Teterovski izstrādājām un valsts saima pieņēmā brīvprātīgā darba likumu. Iepriekš viņš regulāri tika mētāts no vienas ministrijas uz otru, izglītību, kultūras, SIS, Labklājību. Tā kā man arī brīvprātīgais darbs arī ir viena no tādām svarīgām lietām, tad tagad politika veido Labklājības ministrija. Mēs Nodarbinātības valsts aģentūrā ilgi gan gadu meklējām 2 cilvēkus, kas strādās tikai uz brīvprātīgā darba. Mums ir atrast 2 cilvēki, kuri tad zem NBA strādās tieši uz brīvprātīgā gada kustību. 2026. gads ir vispasaules brīvprātīgo gads. Tā kā mums primāri ir jāsatājas sistēma, jo mums sistēma valstī nav. Viens kaut ko dara, otrs, trešais, ceturtais, un ko cik mums kopumā ir, mums nav zināms. Mēs gribam nākamgad sākt izveidot sistēmu, kurā tad būtu iespēja gan pieteikties tiem, kam ir vajadzīgi, vai arī tie, kuri grib. Un līdz ar to tas ir tāds, ka mums finansējums ir atrasts. Diemžēl pagaidām papildus nekas nav, bet es domāju, nākamgad es gribu ļoti daudz dažādas aktivitātes saistībā ar to, ka nākamais gads ir brīvprātīgo gads, un man kā ministram gribās brīvprātīgam darbam piešķirt vēl lielāku nozīmi, ka tas ir fantastiska lieta, ko dara, jo ne Eiropas čempionāts basketbolā, ne atbalsts Ukraiņiem, ne dziesmu svētki nebūtu iespējami bez brīvprātīgā darba. Līdz ar to nākamais gads būs tāds izaicinājums gads, naudas man tam nav, man ir nauda pagaidām sistēmai,
ko mēs varētu, tas jau būtu labs sākums, un tad veidot vienotu politiku zem Labklājības ministrijas jeb Nodarbinātības valsts aģentūra, kura būtu tā turētāja tieši brīvprātīgajam darbam. Mums jau arī brīvprātīgā darbā, starp jums ir laureāti, ne, Ines? Arī atzinības raksts no ministrijas Ines saņēma par fantastisku brīvprātīgā darba veikšanu, tā kā ar savu organizāciju. Tā kā tas ir tas, kas ir plānos nākamā gadā. Noteikti domāsim atkal ar Imantu, jo Imants mums ir universālais kareivis, ko mēs varētu izdomāt tieši saistībā ar to, ka šis ir brīvprātīgais gads. Ok, viens taisam sistēmu, otrs domājam, kā celt prestižu brīvprātīgā darba kustībā. Mēs jau gaidīsim arī finansējumu. Vēl no Labklājības ministrijas NVO nauda būs. Finanšu ministrija man gribēja noņemt to naudu. Mēs paslēpām, un jums arī tas būs. Jā, nu es gribēju pateikt arī, ka vakardien man uzrunāja, un es jau pēkšņi biju atcerījusies, ka ties ir jau pēdējā darba nedēļa pilnā, un mēs esam vakardien parakstījām iesniegumu Labklājības ministrijai, lai mums turpina šos parastos, kas jau būs 4. gads, laikam, 5000 gadā mūsu aktivitātes veikšanai. Tātad tur ir mūsu mājaslapas tehniskā uzturēšana, protams, ka tur ir arī mūsu senioru skolas, tur būs arī daļa mūsu kafijas pauzēm, bet mums būs anketēšana, tad mums būs, protams, arī preses relīzes, ko mēs ikmēneši sagatavojam, un esmu arī nelielu daļu ieplānojusi arī, ka Sadraudzība, Dobele, Madona, Kuldīga un Rīgas senioru cerindārzā. Tā kā mēs tur tiksimies, jā. Par ceļu. Tātad vēl viens liels nozīmīgs notikums, ir senioru sadziedāšanās svētki. Jā. Katru gadu, pagājuši gadu bija Balvi, Rugāji un tas novads. Jā. Tā ir tālu no Rīgas, Jā. pirms tā bija Siguldā, un to viss nākamgad tas būs Rīgā. Tas ir apstiprināts, jā, kad būs Rīgā. Jā, tad ir apstiprināts, tas nozīmē, ka būs 4 vietās, kā parasti par reģioniem, Kurzem, Latgale, Vidzeme, un kopā sadziedāšanās svēki, es nezinu, Vērmans dārzā vai kur, bet nākamgad es gribēju atvest uz Rīgu. Paldies! Te jau dziedātāji ir, un tas jau, to jau dzirdēju, jā. Jā, tā kā vakardien tas bija tāds patīkams, priecīgs pārsteigums, un ministrs šorīt man arī prasīja, vai mēs esam iesnieguši atkal, jo katru gadu ir jāiesniedz, arī maz tāda tāme. Mums jau tikai iedod sarakstīt, un mēs tūlīt iesniegsim. To izdarījām, tā kā mums ir, un mēs esam pateicīgi, jo mēs zinām, ka Finanšu ministrija to ir apstiprinājusi, jā. Nē, viņi nezina. Ko? Viņi nezina. Nezaki vēl notiek. Nē, es te jums, bet šis paliek to neierakst. Bet, nē, tas viņi jau nezina, viņi jau gribēja ņemt to. Jā, tu katru gadu, jo es zinu, ka ministrs katru gadu Slēdz. Mēs jau neesam arī vienīgie, tur ir vairāk. 11 organizācijas. Mums tā summa ir arī diezgan maz, un tad jūs zināt, ka tad, kad naudu skaita, tad tā, tiem jau tik maz varbūt varētu pavisam nedot. Tādi teksti ir, un pateicoties... Man jau otrādi, man bija 3 organizācijām visa nauda, un es izdalu uz 11 organizācijām. Jā. Paldies, un tā kā tas ir, mēs cenšamies, jo pavisam godīgi mēs esam aktīvi, bet vienmēr jau atbalstu vajag. Es zinu, ka Lipskas Simants mūs ieraug, tad mēs bijām vienā konferencē kopā pa brīvprātīgo darbu, tur bija tādas meistarklases, un tad viņi tūlīt kaut ko teica, ko jūs visvairāk vēlaties. Un tur, laikam, tajā meistarklasē bija kā 20 cilvēki, un visi tur nāca ierakstīt, ko finansējumu atbalstu. Jā, tā kā... Tas ir, bez tā nevar, to zinu. Jā, bet mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs varam uzsākt, un ka tāds ir. Paldies! Paldies! Pagājuši jautājumi. Finansējums, un tas ir labi, bet arī uzraudzība par piešķirto pabalstu izmaksāšanas kārtībām. Piemēram, par atvedīšanas pabalstu izmaksāšanu esot nekārtības. Tad varētu kārtībā. Vakar kā TV24, kur izskanēja ļoti nesmuki vārdi. Protams, mēs atvedīšanas pabalsts pienākās katram pārdzīvojušam, un tie jau iespējams katru centu arī neizsekos līdz bišķi paļaujamies uz
to godprātību, jo man arī negribētu uz katru centi sekot līdzi, un mums vajadzētu cilvēkiem vairāk uzticēties. Arī man tēvs aizgāja šajā gadā Taisaulē, man bija abedīšanas birojas, visas atskaitas, visas summas, viss man parādīja, tā viņa abedīšanas pagalsta apmērs sedza to visu, un man bija čeks atskaite, viss tika izdarīts labi, tā kā būs tādi gadījumi. Vienmēr kā mums Latvija, ja izdomā likumus, Latvijas man 3 mēnešus. Likumos, ka kurš grib, tas var dabūt tos pabalstus. Kādam jau jānomirst, to dabūt pabalstu. Tā jau, kurš grib, tu nevar. Mantinieks. Es neesmu to raidījumu redzējis, es nezinu, bet... Tu painteresējies vakar preses klubā. Preses klubā bija? Grūti teikt, es neesmu dzirdējis, teikšu tā godīgi. Vienmēr var būt kaut kādi, bet robi, tu jau nevar, tu vari, nu tā kā tad, ja cilvēks iet Taisaulē, tad tev pienākās 2 viņu pensijas, apgādnieku pabalsts, un tas jau viss atkarīgs no sociālām iemaksām, no tā, kurš aizgājis Taisaulē. Es vienkārši domāju, kur var būt tas caurums. Pie kā tā nauda nonāk? Bet tad ir pilnvarojums vai pie tuvinieka. Ir robs, ja? Es esmu uzticējis viņiem, viņi man visu izdarīja. Par to jau bija runa, ka tuvinieki lētāk, labāk to izdarīt. Apvedīšanas birojas uzreiz paņem lielas summas par vešanu, par pārvešanu. Par to jau bija runa, ka tuvinieki netiek pirmie klāt tam pabalstam. Tur ir veselas kompānijas organizēšanas, kuras jau uzreiz met. Bet tā jau nevar, nu kā, vai jo... Kuram ir miršanas apliecība, tas iet pēc... Nu tad tā ir krimināla atbilde. Miršanas apliecība. Jo es parakstīju līgumu. Tā ir krāpšana, tā jau krimināla lieta, jo man bija jāparaksts papīrs, pilnvarojums, ka es uzticu viņiem. Tā jau ir kad šādi darbība. Nē, laikam jau nē. Tā ir krimināla atbildība, tā ir līdzīgi visiem. Jo miršanas apliecība tāpat nevienam neizdodas. Mirušajam Tikai pilnvarojums no tuviniekiem. Tā ir pārraidē pateica, mirušajam vairs nav nekāda datu aizsardzība. Zini, ko es domāju, ja nav tuvinieki, tad varbūt mēģināt kaut kā tur apšmalst īstajā vārdā. Ja nav tuvinieki, tad sociālie dienesti atņemās. Jā, nu tā ir kā. Es saprotu, ka jāskrien, ministram ir jāskrien, bet redziet, mūsu senioru skolas dalībniekiem būs šādas apliecības, un es jums atļaušu tekstu nolasīt, bet mēs izdalīsim paši, un nesakiet kam, bet tātad apliecība apliecina, ka... Apliecība apliecina, ka kundzei ir piedalīsies Latvijas senioru kopiena apvienības senioru skola Rīgā nodarbībās, kas norisinājies laikā no šī gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Nodarbību laikā dalībniece pilnveidoja savas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, jūs esat veselīgi, tikās ar 14 Saeimas deputātiem, pašvaldības deputātiem, Rīgas domes politisko partiju kandidātiem, amatpersonām, sadarbības partneriem, sabiedriskajiem darbiniekiem, iepazina Latvijas kultūru vēsturisko mantojumu, noklausījās koncertus, pats svarīgākais, apguva vai pilnveidoja digitālās prasmes. Latvijas senioru kopiena apvienības priekšsēdētāja Astrīda Babā. Jā, paldies. Tātad katrs senioru skolas dalībnieks saņem šādu apliecību, kuru jums nolasīja ministrs. Paldies. Ja, ar aplausiem pavadām ministru un viņam palīgus. Es nobeigumā gribētu tiešām pateikt, tā kā sirsnīgs svētkus, iespēju robežās pavadiet laiku ar tuvākiem cilvēkiem. Noteikti panākumiem nākamo ugunīgo zirga gadu, un noteikti nākamais gads būs vēl labāks, lai jums laba veselība, labs prāts, daudz sirsnības, mīlestības, un droši vien tiekamies vēl nākamgad. Es tā pilnīgi personīgi. Paldies! Vāverīt, un pavisam apakšā no manas dzimtās puses kolka šprotis. Es kā zinu sauc Talsos, tad jau zināmu. Jā.
Tev ar kā nav. Pajāre, lūdzu. Anita Kaļinka, lūdzu, atdosim. Gunta Balčūne, Natālija Zīliša, Maruta Vagale, Māra Treimane, Iveta Džeriņa, Janīna Doroško, Anita Steina, nav, Bija Švābe, nav man nekas, Reģīna Skosa, Marija Streča, Ausma Simpsone, Janīna Strode, Zinta Zeipiņa, Zinta nav šodien? Nav. Vija Sekste, Zenta Rutka, Silvija Priedniece, nav. Mudīte Priedniece, nav. Ilona Nikanorova, Ludmila Moisenko, nav. Daina Matīsa ir. Dace Marjutina, kuri Dacīte man repusē. Mārīte Ķekķe, nav šodien. Ārija Jākapsone, Līdija Jegorova, nav, ja? Gunta Pjūriņa, ja kādu būs aizmirsusi, Līga Meisnere, Silvija Mieze, ir Silvija Sofija Leimane, ja kāds būs Irēna Lazdāne, Aina Mača nav, Baiba Bubiere ir. Jā, es gribu, lai jūs abas nostājāties arī, kad liesma būs beigusi. Kad liesma būs beigusi, tad es gribu, Kad Zinta runā. Bet tad jums arī būs dāvanas, bet jums būs katrai jāskaita dzejolītes. Kur tu teci gailīti man, kur tu teci gailīti mans, no rītiņa agrumā, ciemateku meitas cel, ciemateku meitas cel, no rītiņa agrumā, Ietecēju sētiņā, trīs reizītes nodziedāju, Tad jau dzejolītes nebūs tomēr. Lūdzu, paldies. Vai tad dziesmu nav dzejolītes? Jā, un paldies, es gribu teikt lielu paldies Liesmai, ka Liesma ir visu šo gadu darbojusies, vadījusi, un bez Liesmas jau nekas nebūs. Ārstniecisko vingrošanu es vēl Jā. pieteikšu. Jā, Mēs un visi esam un galva strādā labāk mums visiem, kā tu teici, kad bija mājā. Tad, kad pirksti visiem Un uz. paldies Dzintrai, jo Dzintra zina visus vārdus, es vispār nezinu dziesmā. Dziemē un arī cilvēku. Paldies, Dzintra. Es pazīstu visus cilvēkus. Kā var vārdu nezināt par cilvēku. Tā, un mēs, ko jūs tagad darat? Runā, mēs vingrosim. Un Nē, piespēj. jūs tā nedariet. Neklausies šito. Tagad ir mana kārta. Un mēs visi senioru klubiņa dalībnieki, tas ir no Svētās ģimenes mājas, gribam mīļu paldies teikt. Lilīt, kur tu aizēji? Nekādu kārtību. Man klaus tik daudz cilvēku, jūs divas man neklausiet. Mēs gribam teikt mīļu paldies par visu to, ko mēs esam šeit iegūši, apgūši, braukuši,
ēduši. Ko tik neesam darījuši. Un es šita visu to varu redzēt, jūs pēc tam pienākiet. Un brīnīsieties, ko jūs tik neesat darījuši. Un te ir katrs Te ir atzīmes. Un te ir katrs apzīmēts. Visiem desmitnieks. Visiem krusti. Iezīmēt. Bet mēs novēlam nākošo gadu vēl priecīgāku un vēl diženāku un vēl vairāk restorānu mums. Un ārzemes braukt. Bet ir uz ko tiekties un cerēt jau var, vai ne? Tā, šī ir svece degoša, viņa nodegs līdz pēdējam kriksim. Šitas nav svečturs. Paldies, Elita. Paldies. Un tagad dziesmu vienu. Tas ir eņģelītis. Vai. Straujās. Nē, pareizi. Jūs ziniet, akeglīte, Sākās dziesmu pastāvīgā esi. Akeglīte, tu pastāvīgā esi. Tu zaļos ziemas augstumā, tāpat kā vasaras karstumā. Akeglīte, tavs apģērbs vangolas. Pietiek. Daudz Jā, ir vēl jāēd. Tātad mēs visas no sirds sakam mīļš, paldies par jums. Es te tā kā jaunpienācējs īsti nezinu, bet manā apkaimē ir šausmīgi rūķīši. Viņi lēkā un meklē, kur ir tie galvenie rūķīši. Un tā man tie rūķīši te ir salekuši. Te ir piparkūku rūķīši, te ir meža rūķīši, sēņu rūķīši, darba rūķīši, dziedātāju rūķīši, dejotāju rūķīši un tādi bišķiņu rūķīši. Katrs rūķīši. Paldies. Vai. Man pilnīgi. Paldies. Paldies. Nu, teikšu godīgi, tādu jau nenodīdīju. Orģināls. Un man arī tīri personiskas dāvaniņas ir par mūsu sadarbību. Lai, kā sacīt, jāsaka, katram mums ir Dievs sirdī, un mēs arī, protams, aiziet uz Magdalēnas baznīcu un centra arī te organizē palūgties, bet lai katram jaunā gadā ir manām sadarbības aktīvākajiem partneriem Sarģeņģelis klāts. Sarģeņģelis to ekvitē. Un, protams, arī rekur mūsu finanšu ministrija, kura naudu skaita, lai arī tev nākošā gadā Sarģeņģelis stāv klāt. Un tagad mēs varamies priņģēt. Jā, tagad varam uzcienāt. Tagad vēl viens uzcienāsimies, jo man jau jāsāk līngrot. Jā. Nē, pie reizes es gribu arī tātad pateikt par rītdienu. Jā. Nē, rītdienu, nē, par piekdienu. Man visa nedēļa ir vienā dienā. Un tad man Jā. te izdarā. Jā. Nē, nāc runā. Turēji, ne. Ko tu gribēji runāt? Nē, es arī gribu teikt lielu paldies visiem. Un man tā šķiet, ka šis Ziemassvētku laiks ir tāds ārkārtīgi jauks, un tā arī mēs saņemam dāvanas. Mēs viens otru tik mīļi gribam apdāvināt. Visās. Samīļot. Un samīļot. Mani arī. Jā, un tevi arī, protams, un tiešām šo lielo mīlestību, lai mēs visu, kā teikt, gadu, un tad jau arī tie darbiņi sokās, vai ne? Lai ir enerģija, veselība. Visas teiksim, lai silti, gaiši un priecīgi Ziemassvētki. Un visi sakam, ko mēs iemācījāmies ekskursijās. Paldies jums, paldies mums, paldies visiem
kas ar mums? Izvaram mēs.